Mani sauc Anse, un es pastāstīšu jums par savu OpenMind projektu ideju. Mans projekts ir Open Society Media, un tā galvenais mērķis ir attīstīt jauniešus dažādas jauno mediju prasmes, kas viņiem nākotnē palīdzēs paust savas idejas. Mans projekts ir nedēļu garas apmācības, ko laikā 20 jaunieši no visas Latvijas apgūs foto, video un grafiskā dizaina pamatus. Paralēli šiem 3 jauno mediju mākslas virzieniem jaunieši piedalīsies arī ideju aizstāvības nodarbībās, kuras viņiem palīdzēs izskatīt problēmas un procesus, kuriem viņi vēlētos pievērst pastiprināt sabiedrības uzmanību. Apmācību laikā jaunieši katru dienu apciemos kāds savs jomas profesionāls, kas viņus iedvesmos neklusēt par savām idejām un dalīsies savā pieredzē par foto, video vai grafiskā dizaina izmantošanu. Savu ideju paušanām. Šīs nedēļas laikā apmācību dalībnieki izveidos sociālās kampaņas, kas aktualizēs un saskatītās problēmas. Sabiedrība tiks iesaistīta izmantojot sociālos tīklus, kuros tiks publicēti jauniešu foto un video. Grafiskā dizaina nodarbībās izveidotās vidas reklāmas tiks izvietotas Latvijas lielāko pilsētu sabiedriskā transporta pieturās, tādējādi pievēršot plašu sabiedrības uzmanību jauniešu atklātajām sociālajām problēmām. Es ticu, ka jauniešos ir milzīgs spēks un potenciāls mainīt lietas un ietekmēt procesus savā kārtējā sabiedrībā. Tikai bieži viņiem trūkst nepieciešamās kompetences, lai 21. gadsimtā savas idejas nogādātu līdz plašākai sabiedrībai. Tāpēc šādas apmācības mums palīdzēs veidot pilsonisku sabiedrību, kur katram ir iespēja paust savu viedokli un neklusēt par savām idejām.